Paldies, kungs prezident, par jautājumu. Apzināti uzbrukumi civilajai infrastruktūrai pārkāpj Ženēvas konvenciju un starptautiskās tiesības. Kas jūs esat? Esmu no New York Times. Zolants no The New York Times. Un jūs? Viņš izskatās diezgan noraizējies šobrīd. Vai jūsu draudi bombardēt elektrostacijas un tiltus bija tikai vienreiz? Nē, es ceru, ka man to nevajadzēs darīt. Vēlreiz, kā jau teicu, 47 gadus viņi ir risinājuši sarunas ar šiem cilvēkiem. Viņi patiesībā ir lieliski sarunvedēji, jo viņiem vairs nebūs kodolieroči. Un ja kāds, kurš mani kādreiz aizvietos, būs vājš un neefektīvs, kas varētu arī notikt? Jo mums ir bijuši neskaitām prezidenti, kuri bija vāji, neefektīvi un baidījās no Irānas. Mēs nekad nepieļausim, ka Irāna iegūst kodolieroci. Un ja tu tiešām domā, ka viss ir kārtībā ar cilvēkiem, kuriem ir slima domāšana, kuri ir skarbi, gudri un slimi, patiesi slimi. Ideoloģiski, zini, no politikas viedokļa, jebkurā veidā, kā tu to gribi pateikt, garīgi tie ir traucēti cilvēki. Ja tu domā, ka es ļaušu viņiem, vareniem un bagātiem iegūt kodolieroci, tu vari pateikt saviem draugiem laikrakstā The New York Times, tas nenotiks. Pat ja tas nozīmē starptautisko likumu pārkāpšanu, klusums. Tava uzticamība laikrakstā The New York Times ir beigusies. Viņi teica, ka es neuzvarēšu, bet es uzvarēju pārliecinoši. Es uzvarēju visos izšķirošajos štatos. The New York Times teica, ka es neuzvarēšu. Viņi zaudēja savu uzticamību, kas viņiem bija ar savu veco ziņu saukli, lielā vecā pelēkā dāma. Tas bija lieliski, bet viņi dzīvo pagātnē un tā nevar turpināties. Jums ir jāspēj sniegt pareizas ziņas, un tādi cilvēki kā jūs, kurus es pazīstu, melo. Jūs melojat, lūdzu, turpiniet. Prezidenta kungs, jūsu vēstījums par karu ir mainījies. No kara beigām līdz Irānas bombardēšanai līdz akmens laikmetam. Mēs esam dzirdējuši dažādas šāda veida vēstījumus. Arī jūs, kāda ir jūsu atbilde? Vai jūs to izbeigsiet? Pasliktinās. Es tev saku, nezinu, nevaru pateikt. Tas ir atkarīgs no tā, ko viņi darīs. Šis ir kritisks periods. Viņiem ir termiņš, līdz rītdienai 8:00. Es viņiem devu pagarinājumu. Viņi lūdza 7 dienu pagarinājumu, vai ne? Es teicu, Stīvs, dod viņiem 10 dienas. Patiesībā šīs 10 dienas beidzas šodien. Tātad es beigās netieši devu 11 dienas. Man šķita, ka nākamajā dienā pēc lieldienām tas būtu nepiemēroti. Es gribu būt jauks cilvēks. Viņiem ir laiks līdz rītdienai. Tagad paskatīsimies, kas notiks. Es varu teikt, ka viņi pašlaik ved sarunas. Mēs uzskatām, ka tas notiek godprātīgi. Mēs to noskaidrosim. Mēs saņemam palīdzību no dažām lieliskām valstīm, kuras vēlas, lai tas beigtos, jo tas ietekmē arī viņus. Daudzi cilvēki ir ietekmēti no tā, bet mēs viņiem dodam. Līdz rītdienai 8 pēc austrumu laika. Un pēc tam viņiem vairs nebūs tiltu, vairs nebūs elektrostaciju. Akmens laikmets ir akmens laikmets.